Jelgavas novada Lietuvas pierobežas mežos šajā nedēļas nogalē ik uz soļa manām formas tērpos ģērbti vīri. Neraugoties uz karstumu, viņi gluži kā akrobāti staigā pa virvi, lēkā pa cinīšiem, kas imitē mīnu lauku, un pārvar dažādus citus šķēršļus. 24 stundu laikā dažādi uzdevumi jāpaveic 10 kontrolpunktos un kopumā jānosoļo 80 km. Viņu vidū arī daļā dzimuma pārstāvis. Patīk ritīgi skriet līdz mušam, jau no vidusskolas laikiem skrēju. Neicināts, tagad radās iespējas nepalaid garām. Patīk tiešām. Ko dara ikdienas dzīvē? Ko dara ikdienas dzīvē? Ikdienas dzīvē esmu māmiņa, 4-gadīgai meitiņai. Un ko meitiņa saka? Meitiņa saka, mamma traka, bet mammai patīk. Kamēr viena grupa uzdevumu paveikusi atpūtas brīdī pārbauda ieročus, citi velk mugurā bruņu vestes un gāzmaskas, bet saules pielietais mežs pēkšņi kļūst dūmakains. Tiek gatavots nākamais uzdevums. Zemesargiem pilnā ekipējumā jātiek cauri nosacītajai frontes līnijai. Īstenībā tā ir parastā militārā šķēršļu josla, tikai ir klāt nākuši dažādi skaņas, kā redzējāt, arī gaismas un dūmu efekti. Ar vienot sakot, maksimāli iedarbojoties ne tikai fiziski, bet arī uz cilvēka psihi. Pirmo reizi līdz ar zemesargiem mācībās piedalās arī Elejas vidusskolas jaunsargi. Puiši tikko paveikuši uzdevumu un izmanto iespēju veldzēties blakus esošajā upē. It kā jau nav viegli, bet pagaidām turamies. Jā, pirmais bija tāds pagrūts. Tie strici bija tādi, pasmagi. Bet, šitas tāds normāls. Man šis patikās ieroči, salikām. Pēc kārtībā teikt nopildēsimies, iesim tālāk. Jaunsargu meitenēm šoreiz ticis vieglāks, bet nemazāk atbildīgs uzdevums – apsargāt nometni, kurā jau tiek kurināta kara lauka virtuve, lai brašos cīnītājus vēlāk labi pabarotu.